24. februārī pa ceļam no Rīgas uz Minsku mūsu pilsētu apmeklēja pazīstama Baltkrievijas etnogrāfe, viena no programmas Baltkrievijas virtuve vadītājām Larisa Mitļevska. Baltkrievijas kultūras centrā cienījamo viešņu sagaidīja ar dejām un dziesmām, pēc kā ar interesi klausījās kulinārijas grāmatas prezentāciju, kur iekļauti vairāki desmiti senu Baltkrievu recepšu. Tās visas Larisa Mitļevska savāca etnogrāfisko ekspedīciju laikā. Interesants fakts – kartupeļu pankūkas tiek uzskatītas par tradicionālo Baltkrievu ēdienu, bet, kā izrādās, īstenībā tā nav. Tas ir mīts. Es uzskatu, ka kartupeļu pankūkas ir daudznacionāls ēdiens. Vācieši arī varētu nosaukt tās par savu nacionālo ēdienu. Kartupeļi parādījās ne tik sen mūsu kulinārijas vēsturē, tajā skaitā latviešu, lietuviešu un baltkrievu. Attiecībā uz Baltkrievu zemnieku virtuvi tad tika ceptas ne mazās kartupeļu pankūkas, bet gan lielas. Bet bez kā nevar iedomāties tradicionālo Baltkrievu galdu bez grādīga alkoholiskā dzēriena un škvarkas, saka Larisa Mitļevska. Ja tie ir svētki, tad grādīgais noteikti ir uz galda, bet ne vairāk kā 3 glāzes visa galda laikā. Eksistē arī dzeršanas kultūra. Dzēra tāpat kā arī latvieši un lietuvieši no vienas glāzes. Cik cilvēku bija pie galda, tik arī tika izdzerts glāžu. Piemēram, bija 7 cilvēki, tad arī 7 glāzes izdzēra, katras pa vienai. Noteikti uz galda atradās miltu un gaļas izstrādājumu ēdieni, biespiens, siers, sviests, kāposti un bietes. Bet darba dienās tradicionālais Baltkrievu galds bija pieticīgs un bija atkarīgs no gada laika. Vasarā uz galda pārsvarā bija dārziņi, bet ziemā treknāks ēdiens. Larisa Mitļevska norādīja, ka pēdējos gados jaunieši izrāda lielu interesi par Baltkrievu kultūru un tradīciju saglabāšanu. Etnogrāfija šodien ir modē. Parādījās jaunieši, kuri nodarbojas ar vēsturisko rekonstrukciju, piemēram, kostīmu, mūzikas rekonstrukciju, kā arī pēta folkloru. Sarunas par Baltkrievu kulināriju un vēsturisko mantojumu ilga līdz vēlam vakaram, bet tikšanās beigās Baltkrievu etnogrāfe paziņoja, ka tuvākajā laikā sāks pētīt latviešu virtuvi, jo viņai tā ļoti iepatikās.